Klau, kas varbūt būt kaut kādas tādas lietas, par kurām pircējs domā par daudz, un varbūt kas ir tās lietas, par kurām pircējs domā par maz? Varbūt tieši pirmo reizi pērkot kādu atpūtas laivu. Es teiktu tā, ka ja cilvēks pērk pirmo laivu, es noteikti neieteiktu pirkt vecu lielu laivu. Tas patiešām ir nopērciet jaunu, mazu, lai jums nesāp galva, lai jums ir viss jauns un skaists, un jums nav jāsāk sezona ar remontdarbiem un naudas izdošanu, bet jūs varat izbaudīt. Nākamais būtiski pārdomājiet, cik liela laiva jums nepieciešama. Jo parasti cilvēki domā laivu, tātad man vajag kaīti, man vajag milzu platības. Nē, jūs sākat laivot, jums nevajag milzīgu laivu, jums vajag nelielu laivu, ar kuru jūs tiekat galā, kur jūs varat viegli pieparkoties un ar kuru jūs varat izbraukt dienas izbraucienā ar draugiem vai mazā kompānijā vai viens pats un izbaudīt. Ļoti reti cilvēki, kad nakšņo uz laivām. Ja tā ir, teiksim, tārga, un jūs grasties braukt pa jūru vai pāri jūrai, tas ir cits gadījums. Bet ikdienas lietotājām vajag nelielu, saprotamu laivu, kas arī viņam neprasa pēc tam milzīgas izdevumus un ar kuru viņš tiek galā.